Mūsu biedrības galvenais mērķis, protams, ir saistīts ar ciltsdarbu, ka mēs strādājam ar ciltsdarba dzīvniekiem, lai tālāk viņus izkoptu tīršķirnē. Un, ja vēlme būs Eiropā no mums pirkt šos vaislas dzīvniekus, ka mēs varam izdot šos oficiālos dokumentus, kā vaislas dzīvnieki tīršķirnē uzņemti reģistrēti ciltsgrāmatas pamatdaļā. Un arī vietējā tirgu kaut vai arī šo, kamēr starpšķirņu krustošanā, kas ir svarīgs arī tādām piena ražojošām fermām, iegūt kvalitatīvus dzīvniekus ar ticamiem datiem, ar zināmiem datiem ciltsdarbā snieguma pārbaudē, kas ir ļoti svarīgi katram pircējam, jo mēs pērkot dzīvniekus vienmēr gribam saprast, cik mēs no viņa nopelnīsim. Un līdz ar to katra šķirne dod savu ļoti artavu šādā saimniekošanā, un reizē arī, kad mēs izdomājam veicināt kaut kā, nav teikts, ar kādu šķirni nodarboties. Cilvēks iepazīstoties pats izvēlās, bet ir svarīgi, ka pats pamats mums šajā gadījumā ir tīršķirnes dzīvnieki, kodols, no kā veidot šos ražojošos dzīvniekus, kas būs tādi industriāli, neskatoties piens, gaļa vai vilna. Tas ir tas pamats. Un, protams, kā organizācijas darbs ir saistīts ar nozares popularizēšanu, gan vietējā mērogā, gan arī starptautiskajā, piedaloties dažādās konferencēs un popularizējot iegūtos mūsu datus, kas ir snieguma pārbaudē iegūti, pētījumos piedalīties un sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Lauka atbalsta dienestu un Latvijas Biotehnoloģijas universitāti Jelgavā, protams, kā veicināt šos iegūtos datus pārnesē ekonomiski izdevīgai nozarei būt Latvijā. Saimniecībā audzējam Latvijas vietējo kazu, kas pati par sevi dalās divās daļās. Ir vecais tips ar garo plušķaino vilnu un jaunais tips ar īso vilnu. Un no saimniecībā iegūtā pieniņa mēs iegūstam kopā 14 veidu sieru. Un tagad uz Eiropas projektu ir arī gaļas ceks uzbūvēts, un tas ir tagad nākamais, kas mums būs kūpinājumi dažādi no kazas gaļas. Es gribu teikt tā, ka šī pieticīgā šķirne šajā valstī, mūsu valstī, ir ļoti pateicīga arī, kad var saimniekot arī ekonomiski izdevīgi. Un tas, kas ir tas svarīgākais, kad ir pielāgojusies, noturīgi pret daudzām slimībām, līdz ar to mazāk vajag lietot medikamentus. Un tas ir tas svarīgākais, man liekas, mūsdienās vispār saimniekojot arī bioloģiski un arī savā ziņā ekonomiski, jo veterināra medicīna ir viena ļoti dārga. Un tas ir tāds mans šodienas darba uzdevums arī šajā mājas kafejnīcas dienu ietvaros runāt un stāstīt par šo šķirni. Un arī tas ir ne tikai par Latvijas vietējo kazu, tas būtu arī jārunā par visām sugām. Un katrā sugā jāmeklē tas knifiņš, kurš šķir, kāpēc mums vajag to zilo un kāpēc to brūno tieši govi šajā mūsu teritorijā.